Šogad bija kāds īpašs notikums. Tā bija mana jau 11. otrā dzimšanas diena. Es parasti šos svētkus cenšos atzīmēt ar ģimeni, bet patiesībā tas ir ļoti liels notikums visai mūsu gan ģimenei, gan draugiem. 5. septembris, 11 gadus atpakaļ, tas izdzēsa ļoti daudz manus sapņus, manas cerības, taču vienmēr vērts, manuprāt, paturēt prātā, ka visam, kas notiek, ir kaut kāds iemesls. Un es savu iemeslu ļoti cītīgi vēl aizvien meklēju. Pirms vairākiem gadiem, kad Annija iekļuva smagā autoavārijā, viņa salauzta, sadragāta, bet ar stipru gribu un garu gulāja laukā, kur tagad aug saules puķis, un par laimi viņa var tās aplūkot. Protams, šī avārija, tas ir neiedomājami kādam klausītājam varbūt izstāstīt par to, kam ir nācies iet cauri, cik ilgi tas ir bijis, cik sarežģīti. Un, principā es varu teikt, ka man bija jāmācās pilnīgi katra mazākā lieta no jauna. Šobrīd Annija sevī ir ieguldījusi milzīgu darbu. Protams, sākotnējā doma ir bijusi, ka viņa varēs atkal staigāt, dejot vai spērt kaut vienu soli. Lai arī sekas pēc avārijas ir lielas, Annija ir pateicīga par savu dzīvi. Sekas pēc avārijas bija tādas, ka es nejūtu savas kājas, tas nozīmē mugurkaula smadzeņu bojājums. Turklāt bija vēl dažādas traumas, kas ir plaušu, arī ļoti lieli bojājumi, sasitumi. Vēl aizvien es neesmu atguvusi savu īsto elpu, taču es varu gan dziedāt, gan sportot. Tas mani neietekmē. Viena no tādām īpašām lietām, ko es turpinu paturēt savā sirdī un savā prātā, ir tā, ka bija sprādzis arī mans kakla, skriemeņi. Un, ja avārijas rezultātā tie būtu neatgriezeniski bojāti, tad nebūtu arī manu roku. Kad Annija cieta autoavārijā, viņai bija vien 18 gadi. Viņa bija jauna meitene ar saviem sapņiem un mērķiem. Annija atzīst, ka ir bijusi arī ļoti zemos punktos, taču ar darbu un laiku viss ir iespējams, arī sadzīt emocionāli, cik nu to var. Protams, cilvēkam nonākot ļoti sarežģītās situācijās, vēl vairāk tās ir veselības problēmas, kas ietekmē dzīvi neatgriezeniski. Arī man sākotnēji varbūt bija ļoti optimistisks skats uz dzīvi. Es domāju, es atkal staigāšu, es atkal varēšu. Tas pozitīvisms gan manī nezuda, taču es ar laiku pieņēmu šo situāciju. Un dažkārt man šķiet, ka cilvēkiem ir ļoti grūti pieņemt to pieņemšanu, veikt vispār par savu ķermeni, par savām izvēlēm arī. Un, mans tas, es negribētu teikt, ka mana iedvesma, bet daļai esmu arī es pati, jo es to vairoju sevī. Protams, man ir ārkārtīgi milzīgs atbalsts no manas ģimenes, un tie nav tikai mani radinieki, tie ir arī mani draugi. Es viņus arī saucu par ģimeni. Vēl jau vairāk ejot šiem grūtajiem posmiem cauri, es esmu novērtējusi, cik ļoti svētīta ar viņiem es esmu. Annija nebaidās uzdrīkstēties, un arī šobrīd viņai ir daudz mērķu, un daži no tiem jau ir izpildīti. Viņa ir bijusi pārabobslejiste un var lepoties ar labiem sasniegumiem. Bobslejs bija viena no manas dzīves lielajām iespējām, lielajām pieredzēm. Jāsaka, arī tur bija daudz zaudējumu, ko es varbūt varētu raksturot kā fiziskās traumas, ko es arī šobrīd jūtu savā ķermenī. Tas ir ļoti bīstams sporta veids. Tas prasa ārkārtīgi lielu koncentrēšanās spēju. Taču es esmu ļoti pateicīga arī par to laiku, kas man bija veltīts un dots, un kādas man pavērās iespējas, un kur es biju, ko es baudīju.
kādas cīņas man nācās uzvarēt un kādas zaudēt. Bobslejs ļoti mainīja mani. Man vienmēr vispār paticis uzturēties kompānijās vairāk ar puišiem, ar vīriešiem. Tad šis sporta veids arī ļoti labi ar to sasaucās. Un, uzaugot arī augu kopā ar savu brāli, brālēniem, viņa draugiem. Un man ir tāda veselīga konkurence arī. Bet es apzinos arī savas privilēģijas, protams. Bet tādas gan šajā sportā tur nebija. Drīzāk tas nebija privilēģijas, es zaudēju ar kaut kādām savām sievišķīgajām niansēm, kā teiksim, kilogramiem un vienkārši nepietiekamu svaru. Ja mēs runājam par sekundes simtdaļām, tas ir ļoti svarīgi un nozīmīgi, bet tāpat man izdevās kaut kādas lietas izdarīt, un šobrīd es varu tikai turpināt murgot par bobsleju. Man tas ir atstājis patiesībā ļoti lielas rētas. No sporta es aizgāju galvenokārt tādēļ, ka vēlējos dibināt ģimeni, apprecējos. Šo lēmumu es nekādā ziņā nenožēloju, jo es ticu, ka es sevi pasargāju ļoti no dažādām traumām, kas varēja rasties arī turpmāk. Annija atzīst, ka staigā tikai sapņos, lai gan vairs neatceras, kā tas ir īstenībā. Tieši runājot par to, vai es kādreiz staigāšu. Es sapņos tikai staigāju, arī pēc 11 gadiem. Sapņos es vienmēr redzu man kaut kur blakus ratus. Un šeit mēs varam runāt atkal par to programmēšanu, ka tomēr es sevi programmēju uz to, ka es staigāju. Bet vai tas ir medicīniski iespējams? Noteikti nē. Taču ir ļoti svarīgi saprast to, ka tā staigāšana manā dzīvē neko diži vairs nemainīja. Jo ir tik daudz cilvēku, kas staigā un ir nelaimīgi, kas ir paši varbūt izvēlējušies savu dzīvi, iemest vienkārši atverā un no tā netiek ārā. Bet es cenšos dzīvot ar gaismu, ar mīlestību. Un es neticu, ka no manas ģimenes kāds mani mīlētu vairāk, ja staigāt. Tas būtu skaisti noteikti staigāt. Bet es jau vairs īsti neatceros arī, kā tas bija. Kā saka Annija, grūtību viņai pietiek, bet viņas atslēga ir par tām negausties un ikvienā situācijā spēt saskatīt labo. Protams, grūtības cilvēku arī invaliditāti iekļaušanai sabiedrībā ir diezgan lielas. Un, par minēto jau pieejamību par cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, kas bieži vien tiek ļoti nežēlīgi izgrūsti no mūsu sabiedrības. Un šajās grūtībās man ļoti bieži arī palīdz cilvēcība. Avārija man lika pieaugt. Ļoti pieaugt un saprast, ka dzīves mērķis ir plūstošs. Un mums ir šiem dzīves mērķiem jācenšas izkuļot pa vienu vai pa otru pusi, kur mūs tā upe nes. Un šobrīd arī es kaut kādā ziņā eju tur, kur mani tā upe nes. Es paļaujos iespējām, es pakavējos arī pieturvietās. Bet varbūt mana tā vēlēšanās ir tāda ļoti globāla, utopiska noteikti. Bet tas noteikti ir miers. Man vēlēšanu skalā noteikti nav nekādas materiālas lietas, bet tas noteikti arī būtu tāda nežēlības izbeigšana, ļaunums. Es noteikti mums katram novēlētu sevi atrast gaismu, mīlestību, prieku, pateicību un noteikti strādāt pie tā, lai tas viss vairojas.